Kā saprast, vai izziņā vai e-pastā minētā saite nāk no krāpniekiem? Lai to saprastu, mums ir jāsaprot, kā šīs saites tiek veidotas. Parasti saites sākumā ir protokols, kas ir HTTPS, calls, slīpsvītra. Ja tas sākas ar HTTP, calls, slīpsvītra, tas nozīmē, ka tie visticamāk ir krāpnieki, jo normāli uzņēmumi vienmēr izmantos HTTPS protokolu, un S nozīmē secure, jeb droši. Tālāk seko domains, un domains ilgst līdz nākamajai slīpsvītrai. Aiz slīpsvītras ir ceļš, ja path, to varam ignorēt, mums ir jāanalizē tikai domains. Domains sastāv no vairākām daļām, un šīs daļas tiek atdalītas ar punktu. Tad, kad 1983. gadā tika izdomāta domaina sistēma, tā izgudrotāji pieļāva milzīgu kļūdu, un tie to izveidoja apgrieztā secībā. Pirmā daļa domēnā vienmēr ir aiz pēdējā punkta. Piemēram, Swedbank.lv pareizāk būtu lasīt LV Swedbank, jo pats augstākais līmenis ir LV, un pēc tam seko otrā līmeņa domēns, kas ir Swedbank. Ir svarīgi saprast, ka pareizi domēni ir jālasa no labās uz kreiso pusi. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs to lasām no kreisās uz labo pusi, tad tādas saites kā, piemēram, seb.lv svītra uxy.gy izskatās pēc seb.lv domēna, bet tas izskatās pēc seb.lv tikai tāpēc, ka mēs to lasām nepareizi. Ja mēs šo domēnu lasītu pareizi no labās uz kreiso pusi, tad augstākais līmenis ir GY, pēc tam otrais līmenis ir LV svītra UXY, un pēc tam trešā līmeņa domēns ir seb. Un mēs redzam, ka tas nav seb.lv, mēs uz šīs saites nemaz neklikšķinām un nevaram vaļā šo lapu. Nākamais piemērs. Domēns sākas pirms private, un mēs redzam, ka tas ir LV, mans profils, LV Swedbank. Un tas nav Swedbank domēns. Tas patiesībā ir krāpnieku domēns. Ja jūs atverāt ziņu lapu un lasāt tur kaut kādas pilnīgas muļķības, kur tiek reklamēta kaut kāda investīcija platforma, tad jūs neizdarījāt pašu pirmo svarīgo lietu. Jūs nepievērsāt uzmanību lapas adresei. Parasti pārlokam tas ir augšā vai uz iPhone'iem apakšā, un jums ir jāpaskatās, vai tur ir delfi.lv. Ja tie nav delfi.lv, tad tā ir krāpnieku lapa un neiet prom no turienes. Ja jūs sociālajos tīklos redzat reklāmu, kur Euronics visiem bez maksas dod savu tehniku, vai arī IKEA tīra savus noliktavus un dāvina savas mēbeles, un jūs atverat šo reklāmu un atceraties, ka jūs nemaz nezināt šī uzņēmuma domēnu, tad jūs varat iet, piemēram, Google, ierakstīt šī uzņēmuma nosaukumu un paskatīties, kāds domēns ir šim uzņēmumam. Bet atcerieties, ka jāignorē reklāmas, jo ir bijuši gadījumi, kad krāpnieki ar kaut kādiem atslēgas vārdiem reklamē savas krāpnieciskās saites, un jūs domājat, ka jūs apmeklējat IKEA lapu, bet patiesībā jūs apmeklējat krāpnieku lapu. Tāpēc ignoriet reklāmas un paļaujoties tikai uz īstajiem meklēšanas rezultātiem. Šo un daudz citus drošības padomus es stāstu savās lekcijās. Ja tavam uzņēmumam vai tavai skolai interesē manas drošības lekcijas, tad raksti uz šo e-pastu, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.